Vai tiešām tā var būt, ka Dievs un Bībele no mums, 21. gadsimta cilvēkiem, kas mēs dzīvojam atkarību, cilvēcīgu sautīgo ambīciju laikmetā, kad mēs dzīvojam egoisma laikmetā un mēs dzīvojam ātras apmierināšanas laikmetā? Vai Dievs tiešām no mums pieprasa, lai mēs aizliedzam sevi, ņemam savu krustu un staigājam viņam pakaļ, lai mēs atsakāmies no mūsu plāniem, no mūsu nodomiem un sapņiem, lai iegūtu viņu un lai sekotu viņam un lai piepildītu viņa gribu vien, viņa griba un viņa prāts, ne mūsu prāts, lai notiek un piepildās? Vai tiešām šajā laikā, kad mēs visu gribam tūlītēji, Dievs aicina mūs no tā visa atteikties un atrast savu apmierinājumu Kristū vien, un tādu apmierinājumu, kura piepildījums un pilnīgā realitāte atnāks tikai tad, kad mēs vairs šeit virs dzīves nedzīvosim? Jā, atbilde ir tieši tāda, pavisam stingrs un noteikts jā, jo cita ceļa nav, kā viens cilvēks var būt glābts un kā viens cilvēks var iemantot mūžīgo dzīvību. Tad nu aizliegsim sevi, ņemsim savu krustu un staigāsim ikdienas viņam pakaļ.